taču šobrīd man ir laiks aicināt priekšā šeit manas paneļa diskusijas dalībniekus. Nekavēsim laiku, un šeit kā pirmo no manas tālākajā krēslā aicināšu iepriekš jau dzirdēto izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vadītāju Signi Birni. Sagaidām ar aplausiem, lūdzu. Tas viss tālāk. Tālāk no biedrības Skalbes atbalsta tālruņa azartspēļu atkarīgiem un viņu tuviniekiem koordinātore Santa Laimiņa. Sagaidām. Lūdzu. Birgit Sand and Associates izpildirektore Birgita Sanda. Un visbeidzot Latvijas interaktīva azartspēļu biedrības pārstāvs un William Hill Latvija valdes loceklis Kaspars Rāzna. Kaspar, lūdzu. Pārbaudām, vai mikrofoni ir ieslēgti, tā lai mūs visus dzird. Jā, pašā sākumā esam dzirdējuši vairākas ievada prezentācijas. Varbūt šobrīd, līdzīgi kā prasīja arī Kaktiņkungam, varbūt ir kādas lietas, kas ir aizķērušās prātā, kas pārsteidza no dzirdētā kaut ko gribās izcelt iepriekš dzirdētā kontekstā. Santa, varbūt sāksim ar tevi, tā kā iepriekš uz skatuves neesam tevi šeit vēl redzējuši. Jā, es noteikti žēl, ka mums ir tikai pusstunda. Es labprāt turpinātu šo brīnišķīgo diskusiju par mūsu robežām un tur, kur beidzas robežas un sākas citu robežu, jo īstenībā es esmu gan kā koordināta šī tālruņa, gan arī psiholoģi, tā ir mana lielākā daļa manas profesijas, un es arī sev uzskatu par liberāli, un man patīk šīs vērtības, tā kā man viņas iedvesmo, bet visbiežāk arī savā darbā un arī uz tālruņa mēs saskaramies, kad ir kaut kāda veida darbības, kas ne tikai ievaino pašu cilvēku, bet ievaino arī viņu cilvēkus apkārt. Un šeit visdrīzāk arī mēs vienmēr runāsim, kad valsts cenšas palīdzēt pilngadīgam, domājošam cilvēkam, un tas vienmēr būs izaicinoši mums visiem, gan nozarei, gan mums kā palīdzošās profesijas pārstāvjiem, gan kur tad ir šis balanss, kur mēs atļaujam pieņemt šos lēmumus un saskarties ar sekām, un kur tad ir tā līnija, kur mēs sakam, ka nē, šeit tavas brīvības beidzas un sāks kaut kādi ierobežojumi. Ja, un tā ir brīnišķīga diskusija. Paldies par to. Kaspar? Jā, plašs spektrs šodien, kas tika apspriests, bet ja man tāda viena lieta jāmin, tad man patika šī frāze, ka, un es šajā nozarē esmu arī vairāk kā 10 gadus, ka agrāk atbildīga spēle bija tā, starp citu, ir tāda lieta, ko tur kaut kur stūrī buklets, varbūt tur nemaz nav, neviens īpaši neinteresēs. Tad tagad mēs tam veltam seminārs, konferences, kas atkārtos gadu no gada, teiksim, piesaistam dažādas viedokļus un ļoti super interesanta lekcija no Sveces kunga. Tik tālu esam aizgājuši, un man liekas, tā ir laba zīme un notiek labas lietas. Un, jā, šī ir izklaides nozara, bet mēs apzināmies riskus un mēs to darām, strādājam. Un man šķiet, ka tas ir ļoti labi būs. Pašā ievadā pirmajā sarunas daļā pievērsīsimies vairāk tieši reģistra tēmai. Šodien kolēģiem vajadzēja būt runāt tieši par reģistra psiholoģiskajiem varbūt aspektiem cilvēkiem detaļās. Tā kā es uzdošu tos jautājumus, bet skatāmies, kur mēs varam nonākt līdz atbildēm, jo pats tas pirmais jautājums bija nedaudz arī ieskatīties vairāk tajā cilvēciskajā pusē reģistrā, un varbūt šeit arī Santa var nākt tālāk ar savu pieredzi, un varbūt arī Birgitai ir ko šeit minēt. Kas ir cilvēki, kas iekļauj sevi reģistrā, vai ir kāds pazīmju īpašību kopums, kas viņus motivē kaut kādā veidā sevi pašus iekļaut reģistrā? Varbūt ir kādas atziņas no sarunām konsultatīvajā tālrunī. Varbūt te ir vēl kādi aspekti, kas ir vairāk par cipariem, ko redzējām šeit uz ekrāna. Lūdzu, Signe.
Es laikam patiešām aicinātu Santai palīdzēt man atbildēt uz jautājumiem par šo tēmu, jo protams, mūsu psiholoģi ikdienā tiekas, diemžēl viņš šodien saslimus, bet man personīgi, ja es varu izmantot šo mirklīti, man personīgi ļoti patīkami pārsteidza tas, ka vispār informācija par reģistru ir tik būtiski, tas informācijas apjoms ir pieaudzis, tas ir ļoti pozitīvi un tas ir ļoti labi un par to es varu tikai priecāties. Bet jūs jau redzējāt arī slaidā, ka ļoti liels skaits ir šo cilvēku, kas nāk uz konsultācijām, un tie vairāki tūkstoši, kas bija minēti, tie bija gan par iekļaušanos, gan par izslēgšanos, bet tieši konsultācijas, tas ir klātienes konsultācija cilvēkiem, kuriem ir problēmas. Tad Santa varbūt var papildināt, jo arī mūsu psiholoģi ļoti daudz sadarbojas, gan ar biedrības kalbas, gan ar citām sniedz konsultācijas arī sociālajiem darbiniekiem un tā tālāk. Santa. Jā, tad es varbūt vairāk arī par pašu tālruņa statistiku, lai jūs izprastu un varbūt savilktu ar to, kas ir izskanējis arī šeit, tad apmēram 63% zvanītāji ir vīrieši. Šeit ir jāuzsver tas, ka uz tālruni zvana ne tikai tie, kuri ir sajutuši vai ir izdomājuši, ka ir kaut kāda problemātiskā spēle, bet arī tuvinieki, radinieki un visi, kas šajā sistēmā ir iesaistīti līdzās. Un tad, kas tad pie mums nonāk? Un pēc statistikas mēs varam redzēt, ka gandrīz 80% zvanītāju ir akūtā krīzē. Un ko tas nozīmē, ka šis zvanītājs ir kaut kādā tādā dzīves posmā, kurā šis telefons iespējams ir kaut kas pēdējais, pie kā viņš var, ko viņš ir atradis un pie kā viņš var pieķerties. Jo akūta krīze, tas nozīmē, ka man ir tuneļveida redze un es redzu tikai šo te problēmu, kas man ir priekšā. Iespējams, tā ir vai nu mana tuvinieka šī te azartspēļu atkarība, vai arī mana azartspēļu atkarība, un tas ir tas, ko es redzu. Un tad es sāku meklēt kaut kādus informatīvus materiālus un ieraugu šo telefonu, ko nozīmē, ka cilvēks ir saskāries ar sekām. Cilvēkam ir, visbiežāk tie ir parādi, visbiežāk kaut kādā veidā to ir uzzinājusi ģimene, sāk jukt ģimene, jo vairs nevar šajās attiecībās būt, jo azartspēles šī spēlētāja izceļas, problemātiskie spēlētāji izceļas ar to, ka ļoti liels melošanas faktors viņiem ir, jo šo atkarību nav tik vienkārši pamanīt, kā piemēram alkohola vai narkotikas. Tur mēs redzam kaut kādas izmaiņas uzvedībā, mums ir smarža, tāda mēs redzam, ka šis cilvēks kaut kādā ir izmainījies veidā. Bet ar azartspēļu atkarību tas nav tik viennozīmīgi, jo ir vēl citādi daudz faktori, kas varētu norādīt uz kaut kādām citām problēmām, kas šim cilvēkam varētu būt. Un tikai pēc kaut kāda laika mēs varam ieraudzīt, ka tiešām šim cilvēkam ir problēmas ar azartspēļu atkarību. Un īsāk sakot, viņš ir saskāries ar sekām. Savu lēmumu izdarītajām sekām. Viņš ir kaut ko mēģinājis, ir cilvēki, kas pazvana ātrāk, tā kā viņš ierauga, ka tiešām man ir kaut kādas problēmas un es varu pārunāt ar konsultantu, vai tas tā varētu būt atkarība vai ne, bet tomēr lielākā daļa ir šī akūtā krīze, kur cilvēks ir saskāries ar sekām. Un tagad ir darīt, ko man ar šo, nākamais jautājums ir, ko man ar šo visu darīt, kā no šī visa var tikt ārā. Birgit, Birgit, jautājums jums, reģistra cilvēciskā puse, varbūt tev ir kaut kāda pieredze par to, kādi cilvēki, kādas ir cilvēku īpašības, kuri nonāk šajā reģistrā. Tātad, lūkojoties uz mūsu pieredzi, tie ir cilvēki, kuri jau ir pieredzējuši problemātiskas spēles problēmas, varbūt kādus 2 gadus vai 7 mēnešus. Tātad viņi ir mēģinājuši šo problēmu risināt citā veidā, pirms viņi zvana mums. Tas ir problemātiski, mēs labprātāk gribētu, lai viņi zvana ātrāk, bet tie ir cilvēki, kuri tiešām meklē mūs. Un varbūt, ka šis arī ir jautājums par stigmu. Jūs nezvanat vienkārši kaut kam, lai par to parunātu, tas nav tik vienkārši. Jūs mēģināt meklēt citus palīdzības veidus, pirms jūs zvanat uz palīdzības tālruni. Bet izrādās, ka šie zvanītāji
ļoti agrā vecumā sākuši nodarboties ar azartspēlēm. Un ļoti bieži šie cilvēki saka, ka viņi ļoti agri sāk spēlēt azartspēles, viņi bija nepilngadīgie. Un mēs zinām, un pētījumi rāda, ka ļoti tipiski, ka pusauģi un mazgadīgie, kuri nodarbojas ar video spēlēm vai datorspēlēm, tas var sasaistīties ar azartspēlēm, ar tiešsaistes azartspēlēm. Un šie te jaunie cilvēki ir tie, kuri mums zvana. Un viņi skaidro mums, ka viņi ļoti agri saskārās ar azartspēlēm. Un tas, par ko es uztraucos, un mana pieredze rāda to, ka mums vairāk ir jākoncentrējās uz nepilngadīgajiem. Un mums ir jāinformē šie cilvēki, lai viņi varētu pieņemt informētus lēmumus un rūpēties par sevi. Un mums arī kā pieaugušajiem būtu jārūpējās par nepilngadīgajiem. Tātad no manas puses daudz svarīgāk ir komunikācija un informācija, nevis kaut kādu limitu ieviešana un aizliekšana. Un es ļoti ticu, ka ir jāizvēlās individuāla pieeja. Kā azartspēļu nozares licencētie operatori strādā ar risku pamanīšanu, kas ir tās tehnoloģijas vai tās smalkās nianses, pēc kurām tiek identificēts, ka spēlētājiem potenciāli ir šīs te riska pazīmes būt nevis vienkārši cilvēkam, kurš izklaidējās, bet kurš potenciāli savām darbībām var nodarīt pāri sev un apkārtējiem. Varbūt var atklāt šo te iespējams virtuves neredzamo pusi. Jā, patiesībā pazīmju ir daudz. Kā jau tikai ar iepriekš minēts, mūsu rīcībā ir daudz datu, patiešām daudz datu. Tā skaitā arī daudz gadu pieredze, kur mēs esam redzējuši dažādi, teiksim, tādus paternus, ja tā var teikt, spēlētāju uzvedībai. Un tas, ko mēs redzam, tad šī atkarība parasti nav tā, ka hopšu viņi ieslēdzās. Atkarība attīstās laika gaitā, un man šķiet, tas ir te runa par visu veidu atkarībām. Nav tā, ka cilvēks atnāca un kļuva atkarīgs. Un tā pirmā lieta, ko mēs skatāmies, ir, kādas ir šīs novirzes no normas, šīs konkrētās spēlētāja normas. Tas jau pirmā pazīme, ja teiksim, spēlētājs iemaksājas, 10-20 eiro pēc nedēļas, 50, tad 100, jūs redzat, kaut kas nenotiek pareizi. Tālāk, protams, ir tādi kvantitīvi rādītāji, kā naudas summas, patērētais laiks, jo, starp citu, ne tikai nauda, bet arī laiks ir. Ir lieta, ko cilvēki tērē dažreiz pārāk daudz uz konkrētu izklaidi. Un, protams, arī saziņa ar mūsu atbalsta dienestu, jo ir dažādi temperamenti, bet kā likums, ja ir teiksim, tāda problemātiska pieredze, cilvēki kļūst nervozāk, uzvilktāk, un to jau mēs redzam arī to mūsu kolēģi novēro. Un vēl tāds šķietam varbūt tāds nevainīgākas lietas, kā piemēram cilvēks pieprasa izmaksu. Mēs viņam izskaitām, viņš uzreiz skata atpakaļ, atkal pieprasa, tad ir skaidrs, ka cilvēks nespēja apstāties. Un, tur ir vesels kopums ar šīm pazīmēm, bet katrā ziņā mēs esam identificējuši, tur kā nu kuram operatoram, bet mēs runājam par 2 ciparu skaitļu ar dažādām pazīmēm, kas tur ir visa veida karodziņi, kas māja, ka šeit situācija attīstās nelabvēlīgā virzienā. Un tad jautājums, kurā fāzē mēs pieslēdzamies, jo ātrāk, jo labāk, protams, jo pašatteikšos spēlētāju reģistrs, super lieta, viena no labākajām lietām, kas notikusi šo nozari, bet ļoti bieži tā jau tāda kā beigu daļa, kad kaut kāds ļaunums pa vidi jau bijis nodarīts. Un tad mūsu mērķis ir
ātrāk iejaukties, lai šis ļaunums pa vidu nemaz nenotiek. Varbūt, lai virzītu sarunu uz priekšu un arī pie nākamā jautājuma par reģistra attīstību nākotnē, kas ir tas, ko konkrēti nozares spēlētāji gribētu redzēt no reģistra? Mēs pagājušajā gadā arī runājām par tiem pašiem laika jautājumiem, cik ilgi sev ieliek un tā tālāk. Varbūt tas ir kaut kāds aspekts par piekļuvi datiem un spēju redzēt vairāk kā ciparu, ko mēs redzējām šeit. Kas ir tas, ko nozara vēlās no reģistra un kādi ieteikumi, kā attīstīties reģistram, lai mēs patiešām vairāk un ātrāk apgūtu cilvēkus, kuriem tur vajadzētu būt? Man joprojām patīk Dānijas piemērs ar īsākiem termiņiem. Man šķiet, ka mēs joprojām, tas minimālais 1 gads daļu spēlētāju attur reģistrā vispār nonākt, vai kā minimums nonākt tur vēlāk, jo viņiem šķiet tas gads pa traku. Kā tā es gadu nespēlēšu, tā kā man šķiet tā joprojām ir, tā ir laba doma. Kas man ļoti priecē, ka ko Birnas kundze arī pieminēja, ka 72% zina par šī reģistra eksistenci. Man liekas, tās ir super ziņas un arī paskatoties sociālos tīklos, piemēram, tajā pašā Twitterī, kad ja ir kāds gadījums par azartspēļu problemātiku, tad vienmēr būs kāds cilvēks, kas nemaz nozara nav saistīts, kur ir kur ir pašatiekošos reģistrus. Ka tas jau ir problēma reģistrs, ka tas aiziet jau automātiskā tādā refleksīvā līmenī. Un man liekas, tās ir labas ziņas. Well, Es vienmēr uzsveru uz to, ka paša atteikšanās sistēma ir ļoti laba un mums ir jāinformē cilvēki par to. Tas ir ļoti svarīgs rīks. Bet strādājot no regulātora puses, kurš gan zina, kā labāk darbojās šis bizness? Protams, ka industrija daļa no risinājuma ir industrijas rokās. Papildus pašatteikšanās sistēmām industrija var redzēt konkrētās pazīmes un rīkoties un parūpēties par spēlētājiem individuālā veidā. Mūsdienās es esmu ļoti noslēdzos par labu mākslīgiem intelektam, bet daudzi operatori piedāvā mākslīgā intelekta rīkus, lai varētu visu laiku izsekot konkrētas spēlētāju pazīmēm dienas un nakts laikā, un tas dot indikātoru operatoram, lai rīkotos. Tātad šis ir operatoru rokās, lai parūpētos par spēlētājiem. Tā vietā, lai teiktu, ka mēs ieviesīsim ierobežojumus un izslēgsim, ilgtermiņā, manuprāt, labāks risinājums izmantot individuālu pieeju katram spēlētājam un jau ļoti agri sazināties ar šo cilvēku, lai šis cilvēks nekad nenonāktu dziļākās problēmās un nepareizā ceļa, un lai varētu spēlēt azartspēles veselīgā veidā. Tātad tas ir galvenais punkts, ko vēlos uzsvert. Mums ir jāstrādā kopā regulātoram un industrijai, lai parūpētos par spēlētājiem. Manā uzskatā tā noteikti nav aizliekšana. Mēs neko nedrīkstam aizliegt. Varbūt to vienu tēmu, ko Kaspars aizsāka par šiem atšķirīgiem termiņiem, kā dzirdējām Birgitas prezentācijā, bija 24 stundas, 1, 3, 6 un vispārīgs aizliegums Latvijā. Mums ir šis 1 gada aizliegums, vai tur redzi, ka no tāda psiholoģiskā aspekta, ka šim varētu būt kaut kāda loma, lai nosvērtu tos svaru kausus? Es domāju, ka šeit ir vieta noteikti diskusijām. Arī tādu Latvijas kontekstu mēs varētu ienest iekšā, bet tas, ko mēs esam dzirdējuši arī no zvanītājiem, un varbūt tā problemātika, kas parādās, ka nav vienota reģistra Baltijas valstīs.
Un tas ir kaut kas, par ko mēs ļoti bieži runājam ar saviem zvanītājiem. Nu, tātad, ja Rīga, Latvija man ir slēgta, nu, nedzīvojam mēs kaut kādā kontinentā, kuras nevaru izbraukt stundas vai 2 stundu laikā un nokļūt blakus valstī, kur man ir tepat pierobežā viss ir atklāts. Un es mierīgi varu spēlēt. Un tas otrs ir arī, protams, šajā prezentācijā, ja, ka 95%, ko Birgita teica, ja, tad 95% viņiem ir šis legālais biznes. Mums nav datu, cik ir Latvijā legālais un nelegālais biznes. Ir. Cik? Nelegālais 19 šobrīd. Nu jā, tad šeit arī, vai ne, mēs arī daudz runājam ar zvanītājiem, kā atšķirt. Jā, kādas ir tās pazīmes? Tā kā tas ir arī viens tāds sāpīgs jautājums, ko mēs mēģinam iekļaut arī runājot, vai ne? Kas tad ir tās pazīmes, kā es zinu, kad es spēlēju tad licencētās spēlēs. Nu, tās ir tādas 2 lietas, ar ko mēs parasti operējam. Signe, kāds pārdoms? Nu jā. Te bija vairākas tēmas aizskartas. Pirmkārt par to, ka šobrīd mums ir tas 1 gads. Tas bija pamatojoties uz jau sarunām, diskusijām un psihologu ieteikumiem, un pie tā gada tā pagaidām mēs turamies, un ja, kā Santa teica, mēs varētu diskutēt, un ja kā teikt, pierādītu, ka cits termiņš mazāks ir vairāk efektīvs, un noteikti, ka par to varētu arī runāt. Otra lieta par Baltijas valstu vai kopīgo reģistru, par to tiek domāts joprojām. Tas ir iekļauts arī pamatnostādnēs, azartspēļu jomas attīstības pamatnostādnēs līdz 27. gadam. Bet tas nav tik vienkāršs jautājums, jo, kā jau Santa minēja, šeit ir iesaistītas 3 valstis, un tie ir atsevišķi gan politiski lēmumi, gan tehniski lēmumi, gan datu aizsardzības jautājumi. Tas nav tik viegli un ātri atrisināms. No kuras puses jānāk ir grūdienam, lai tas pātrinātu savu gaitu, jo, kā mēs zinām, politiķu dienas kārtībā jautājumi ir ar dažādiem svariem. Tos svarus var nedaudz ietekmēt. Protams, azartspēles kā tādas ir visu laiku politiķu uzmanības lokā, lai gan, manuprāt, Latvijā ir daudz vairāk svarīgāka problēma, bet tas droši vien ir, bet kā es teicu, vismaz Finanšu ministrijā tā iniciatīva ir un tā vēlme ir, bet ir pretīm vēl Lietuva un Igaunija, kurās savukārt šī atsaucība ir diezgan lēna un maza, bet es šeit gribu jau profesors pieminēja arī šo cilvēku pašu atbildību, nevar tikai sūdzēties par to, ka es aizbraucu uz pāri Lietuvas vai Igaunijas robežā un es varu spēlēt, tikpat labi es varu iekāpt lidmašīnā un pēc stundas būt Dānijā un arī spēlēt. Tad būs atkal problēma, kāpēc nav visa Eiropa iesaistīta. Eiropas reģistrs utopija, realitāte? Šobrīd es pat nesāktu par to domāt. Patiešām mēs tepat Latvijā netiekam uz vietas. Lūk, un vēl viena lieta par to, kad nevar atšķirt legālos no nelegālajiem. Es gribētu šeit iemest akmeni pašu operatoru lauciņā, jo neviens nav aizliedzis viņiem savu spēļu vietni, kā teikt, līdz ko atverās pirmā lapa, ja tā es varu teikt, ar lieliem burtiem, nezinu, inspekcijas ģerboni nosaukumu vai licences numuru, kas ir pirmais, kas atverās vispār. Jebkurš spēlētājs, kad iesāk ieiet jebkādā vietnē, lai viņam atverās pirmā lapa, ka tā ir Latvijā licencēta kompānija. Un tad viņš atverot citu, viņam jau beidzot, es atvainojos, pieliks, vai viņš pieradīs pie tā, ka, lūk, ja viņš atver Latvijas kompāniju, tad viņam parādās šis uzraksts, bet nelegālo vietni, diemžēl, lai mēs pie tā ļoti, ļoti daudz laika un resursu tērējam, mums ir šobrīd bloķētas vairāk kā 3200 domēni. Un pastāvīgi to turpinam darīt, bet tas ir tā kā puķis ar daudz galvām, vienu nobloķē un atkal nākamais ir, bet, kā es teicu, ja mēs esam šobrīd 19% nelegālais apjoms, tas ir, manuprāt, ļoti labs rādītājs Eiropas līmenī vidēji. Tur Birgita noteikti man var piekrist, un ir lielas valsts, kurās šī problēma ir daudz lielāka vēl nekā. Signe pamet bumbu gaisā, Kaspar? Mums ir ģērbonis lapas apakšā parasti, bet... Lapas apakšā parasti ar maziem, ielikt ģērboni jau arī nelegālie. Šis jautājums, protams, krietni sarežģītāks, kā
kā šo jautājumu risināt. Protams, tāds visdrošākais veids būtu aiziet uz inspekcijas mājaslapu, lūk, saraksts ar licencētajiem. Ir jau mājaslapā saraksts. Tādēļ es saku, ka tas būtu vislabākais veids, bet kā panākt, lai cilvēks to dara? Un man liekas, man šķiet, ka šeit tā realitāte ir tāda, ka diez vai cilvēki nav pārāk pacietīgi. Viens variants, kā mēs to redzētu, ir, ka ja būtu, teiksim, atļaut kaut kādu veidu reklāmu licencētajiem operatoriem, teiksim, teiksim, Latvijas plašsaziņas līdzekļos būtu redzams azartspēļu operatoru reklāmas, kas ir licencēti. Teiksim, tas būtu pirmais jau tāds signāls, pirmais signāls, ka iereiz viņš reklamējās, es nezinu, teiksim, uz tas logo redzams, protams, ar ierobežojumu, bet kaut kur uz autobusu sāniem, tad tas droši vien ir Latvijā licencēts. Bet tāds brīnuma recepts man arī nav. Protams, tas nav tik vienkārši. Izklausās, ka mums ir daudz tēmas, pie kurām... Ļoti atvainojos vienu teikumu. Es Latvijas medijos, internetā un tā tālāk redzu tikai Latvijā licencētu komersantu reklāmas. Tur, protams, ir atkal tā atsevišķi bloku sarunai un ne visos. Es nezinu, šī sadaļa mums tagad jāatver, bet katrā ziņā... Mums vēl 7 minūtes izklausās, ka šī tēma, pie kuras noteikti vēl ir jāstāda arī tālāk. Birgit, pavisam noslēdzot. Well, I can sense sort of like how Es jau jūtu, kā spriedze ceļas, kā jau profesors tik lieliski pateica, tas ir balans, līdzsvars. Tas mums ir jāņem vērā visu laiku. Būs cilvēki, kas vēlēsies spēlēt azartspēles, tas viņiem patīk, viņi to grib, daži izmisīgāk nekā citi, bet jebkurā gadījumā, ja mēs to padaram pārāk sarežģītu, ja mēs viņiem dodam tik daudz lietu, kas ir jāievēro, lai varētu spēlēt, daļa no viņiem vienkārši zaudēs pacietību, un pēc manām domām šie cilvēki vienkārši pāries uz nelegālo tirgu, kur viņiem neviens nestāstīs, kas jādara. Viņi varbūt nekad neatgriezīsies legālajā tirgu, jo tur mežonīgajos, nelegālajos tīklos mēs nevaram zināt, kā tur būs. Tātad, ja man ir jāizvēlas par vai pret reklāmu vai citiem ierobežojumiem vai obligācijām, mēs nevēlamies iestumt cilvēkus nelegālajā tirgu, no kā mēs viņus nevaram atgūt. Cilvēki ir tik labi informēti, un cilvēki, kas spēlē tiešsaistē, zina tieši, kur doties. Vai ja viņi nezina, viņi ar laiku to noskaidros. Un pēc tam mēs vairs viņus nevarēsim izglābt. Lai viņi spēlētu veselīgi, pēc iespējas veselīgāk. Tad mēs gribam pēc iespējas izvairīties no šiem skumjiem stāstiem, kā nozari. Tātad mums ir jādomā par šo balansu visu laiku. Ja mēs to padaram pārāk sarežģītu, pārāk daudz lietu, kas jādara, mēs varētu zaudēt cilvēkus, kurus mums nevajadzētu zaudēt. Te es gribu no jautājumu saraksta, kas man šeit ir priekšā, paņemt vēl vienu, kas iezīmējās arī Kaktīņa kunga prezentācijā, kur bija jautājums par to, vai loterijas, un tur bija uzskaitīts saraksts dažādiem loteriju veidiem, vai loterijas ir azarts. Un tur, ja pareizi piefiksēja, 68% atzīmē, ka uzskata, ka loterijas ir azarts, 25% ka nav azarts. Un kas interesanti no Kaktīņa kunga prezentācijas, katrs trešais pēdējā laikā ir pamēģinājis kaut kādu formu no tā, vai tās ir skrāpējamās loterijas, vai tās ir loterijas, kas notiek televīzijas pārraidēs. Jūsu personīgais viedoklis paceļot īkšķi jā vai nē, vai loterijas, jūsuprāt, ir azartspēles vai nav? Paceļam sākumā īkšķi, lai saprastu jūsu pašreizējo stāvokli, augšā,
Pa vidu. Kāpēc pa vidu? Es gribu pakomentēt, lai kolēģi jau smējās. Nē, tādēļ, ka loterijas vispār pieņemtā izpratnē ir klasiskas loterijas, ka cilvēks aiziet to pašu momentu loterijas biļeti nokasa, vai aiziet mājās, vai spēlē vienu reizi nedēļā kaut kādas bumbiņas izvēlās skaitļus. Līdz ko loterija pāriet internetā, līdz ko loterija ir pieejama katru minūti, katras 5 minūtes, līdz ko viņa faktiski, es varu spēlēt telefonā, datorā, vienalga kur, līdz ko viņa ir nepārtraukta, tā vairs nav klasiska loterija, tā jau ir klasificējama kā azartspēle. Tās ir tās divas atšķirības, ar ko, jo joprojām pasaulē pastāv definīcija loterijas, ar ko saprotu, tiešām klasisku loteriju, ka es vienreiz mēnesī varu piedalīties kaut kādā tur izlozē. Jā, tā ir loterija vai Ziemassvētku dāvanu vai, labdarības vai vienalga kā. Jā, tā ir loterija klasiskā veidā, kurai nav tas temps, nav tas biežums, nav tā piesaistīšana, kā mēs zinām, jo es vairāk spēlēju, jo man ātrāk tas temps notiek, jo es vairāk daru, jo tas azarts man veidojas arvien lielāks. Tās ir tās lietas. Līdz ar to, ja to varētu atdalīt un atšķirt, tad, protams, viss, kas ir tīpaši, kas ir internetā, tās ir azartspēles bez šaubām. Santa, cik bieži zvana un runā par loteriju? Es gribētu teikt, ka zvana. Segmentu. Tas būtu... Vispār zvana? Zvana, jā, jo mēs varam saprast, ka azarts un vēlme kaut ko vinnēt ir identisks kaut kādā veidā, vai ne? Un ir bijuši, kur cilvēks sajūtot kaut kādu varbūt vientulību un tādu vēlmi pēc šī azarta, viņam šī vēlme nopirkt biļetes kļūst kompulsīvas un arvien vairāk un vairāk un vairāk viņš viņu spēku un piedalās, tā kā šeit noteikti ir vieta diskusijai. Kas par kādas pārdomas par šo un sasaistot kopā varbūt ar reģistru jautājumu? Tur ir kaut kāda saikne loterijas un reģistras? Azartspēļu likumā ir rakstīts azartspēles definīcija, tur 2 kritiski elementi. Dalība par naudu un nezināms vai uz nejaušību balstīts iznākums. Ar ko tašās loterija, tur faktiski ir rakstīts nevis likme, bet šķiet, ka laimes līgums. Vai kaut kā tam līdzīgi, bet pēc būtības tas ir tas pats, un līdz ar to abi elementi ir tur, tā viennozīmīga azartspēle, tā internetā ir iespējams arī, protams, tās biļetes pirkt nepārtraukti, bet katrā ziņā fundamentāla atšķirība tur, manuprāt, nav, un jā. Labi, noslēdzošajā minūtē Birgita skats no malas uz loterijām, mums burtiski ir minūte palikusi. Well, all in all, I do see... Vispārēji es domāju, ka loterijas ir azartspēles. Signe, man liekas, diezgan labi nošķīra 2 veidu loterijas, bet es domāju, lielākā mērogā viņi ir šajā lielajā azartspēļu pasaulē, pat ja viņi nereklamējas tik ļoti. Viņi tur ir, viņi varbūt nav tik aktīvi, bet tāpat viņi cenšas cilvēkus iesaistīt. Bet galu galā man secinājums, ka jā, loterijas ir azartspēles. Noteikti diskusijas varam turpināt arī pēc tam neformālā gaisotnē. Prieks katrā ziņā no malas skatoties, ka gan nozare, gan valsts iestādes, gan arī psihologi visi strādā tādam kopīgam mērķim, lai mazinātu to cilvēku skaitu, kur mums ir, un mazinātu to kritisko stāstu skaitu, kas veido arī tā skaitā stereotipus un stigmas. Tā kā liels paldies mūsu šodienas diskusijas dalībniekiem, paldies Signei, Santai, Birgitai, Kasparam, ar aplausiem pateiksim viņiem paldies!
Paldies arī visiem mūsu tiešraides skatītājiem. Ja nu gadījumā kādu daļu no šī semināra palaidāt garām, tad droši arī ieskatieties ierakstā, kas pēc tam būs pieejams, un aicinu ielūkoties arī iepauzē.lv kampaņas materiālos, kur uzzināsiet visu sīkāk par aktuālo kampaņu, kā spēli iepauzēt. Dāmas un kungi, mans vārds ir Arts Ozoliņš, un es saku jums lielu paldies par dalību. Visu labāko!